Sveiciens visiem! Šodien pie mums ciemos ir cilvēks, kurus gribētu saukt par Bitcoin Maxi, ex-Gravity team uzņēmējs ar vairāk kā 18 gadu pieredzi, un tas ir Jānis Sprēni. Čau, Jāni! Čau, Dāvi! Paldies par uzaicinājumu, prieks būt šeit. Jā, super! Kā jūties šajā dzestrajā augusta rītā? Tā vēl joprojām ir vasara, jūtos lieliski. Ideāli. Tev ir diezgan tāda bagātīga pieredze, un es pat gribētu teikt, ka tu esi viens no vispieredzējušākajiem kripto cilvēkiem Latvijā, tāpēc, ka tu strādā kripto industrijā jau daudz gadus. Varbūt tu vari pastāstīt visiem, kā tu nonāci līdz šai industrijai. Jā, mana pieredze, sāksim ar to, ka man ir 18 gadu pieredze uzņēmēja darbībā, tehnoloģiju biznesos un es vienmēr esmu būvējis startupus, un kas man noveda pie tā, ka es vienmēr esmu meklējis finansējumu, kā būvēt tos startupus, un es atceros vienu dienu, pirms kaut kādiem 11 gadiem es biju pierakstījis visas idejas, kuras varētu uzreizot kapitālu vienai savai idejai, un viena no tām bija, es biju dzirdējis par tādu Bitcoin lending. Un tā, kad sāku iedziļināties tajā Bitcoin lendingā, es iedziļinājos loģiski, kas ir Bitcoin, un tas noved pie tā, ka es vienkārši sāku investēt, varbūt nedaudz atkāpjoties, bija arī tā 2007.–2008. gada krīze, finanšu krīze. Tas bija tieši brīdis, kad es nodibināju savu to pirmo digitālo aģentūru, un es interesējos vienkārši, kā tāda finanšu krīze varēja notikt, un tas noved man pie tā, ka es interesējos, kas ir nauda, kā tā rodās, un tad, kad es sapratu, kas ir Bitcoins, es sapratu, ka tas ir risinājums visām mūsu problēmām. Ļoti interesanti. Varbūt tu vari pastāstīt, tu teici, ka tu saprati, kas ir nauda, tad kāpēc cilvēkiem vispār ir nepieciešams Bitcoins? Kā tu to definētu? Šobrīd es jau vairāk fokusējos uz Bitcoin kā biznesa risinājumu, ja? Bet runājot par cilvēkiem un naudu, cilvēks iet strādā un pelna naudu. Un naudai ir īpašības, kuru dēļ mēs to lietojam, un tā ļauj mums savā starpā miedarboties, ja? Apmainīties ar vērtībām. Un nauda, mūsdienu nauda ir zaudējusi šo savu pamatfunkciju, spēt tajā krāt. Tātad inflācijas un tādām lietām? Jā, tātad ir cilvēki pieņem lēmums, aizlāpīt robus, Covid robus, tur finanšu krīžu robus, un tos mēs aizlāpām drukājot naudu. Jā, un tad tas nozīmē, ka ģimene, kas visu mūžu sūri grūti strādā, lai nopelnītu naudu, tiek kaut kādā mērā apzagta, apkrāpta, jo šī nauda, ko viņi ir uzkrājuši, zaudē vērtību, un tā tad viņi nemaz nevar uzkrāt tik vienkārši, lai iegādātos īpašumu vai kaut ko. Un, jā, tā tad tāds ir tas fona informācija par to, kas ir nauda un kā Bitcoins tam palīdz. Bitcoins tā tad ir diametrāli pretēja nauda. Jā, tā ir fiksēts apjoms, kas jau kad eksistēs, un to nevar piedrukāt klāt. Un tā ir visas tās īpašības, naudas īpašības, kuras mēs vēlētos, lai naudai būtu. Jā, tad principā tu pieminēji, ka viņi nevar piedrukāt klāt, tad sanāk, jo vairāk lietotāji būs, kas holdo šo te Bitcoinu, jo viņam būs lielāka vērtība. Tieši tā. Nauda ir, ko angliski sauc par belief system. Jā, tā tad mēs ticam, ka tā ir vērtība. Gan tā, kad senie cilvēki apmainījās ar akmentiņiem, gan pēc tam zelts, gan pēc tam banknotes, kuras reprezentē šo zeltu. Mēs vienkārši ticam, ka tā ir tā vērtība. Jā, un jo vairāk cilvēki to lieto, un ja viņai ir šīs īpašības, ka to nevar piedrukāt klāt, tad tā kļūst par vērtību nesēju. Okay. Un kurš gads tas bija? Tu pieminēji 2015. gadu, tu ap to laiku sāki arī investēt? Man ir ļoti paveicies, ka man ir dokumentēts mans pirmo Bitcoin iegādes ceļš. Tajā laikā bija tāda forša platforma Local Bitcoins, kurā es paspēju peer-to-peer veidā patreidot Bitcoinu.
Un ar 100% perfektu review score. Tātad cilvēki teica, ka es esmu labs partneris šai Bitcoin maiņā. Un līdz ar to man tā kā timestamps laiks, datums, kurā es esmu nopircis pirmo Bitcoin, ir praktiski redzams web arhīvā. On-chain, tā bija centralizēta sistēma, bet kaut kur tur arī ir tās on-chain transakcijas, jā. Ok, un tu diezgan ilgu laiku pieminēji, kad es tev pieteicu, ka tu esi ex-Gravity. Pastāst, kā tu nokļuvi līdz Gravity team, jo tas tavs laiks tur bija, es teiktu, diezgan ikonisks, jo tas bija pašos pirmsākumos. Pirmkārt, es vēlos pateikt, ka Gravity team ir ļoti amazing kompānija, viena no brīnišķīgākajām kompānijām Latvijā, es domāju, varbūt pat Eiropā vai pasaulē. Un man bija tas gods ar Gravity team founderiem sēdēt vienā coworkingā, pirms viņi nohēroja pirmo darbinieku. Un es darīju savus kripto lietiņus, un viņi darīja savus kripto lietiņus, un tad viņiem viss tā štelīte aizgāja, un mēs jau bijām kļuvuši par labiem draugiem. Līdz ar to es redzēju Gravity team to ceļojumu no pirmā darbinieka līdz kaut kādiem 60 darbiniekam, kad es pametu Gravity team. Tātad, kaut kādā brīdī tur pa vidu es sāku strādāt Gravity teamā. Un kamēr tu tur biji, es atceros, mēs jau kādus pāris gadus esam pazīstami, un kad es iepazinu Jāni, tad Jānis bija tas žeks, kurš konstanti ir visādās formulu trasēs un vispasaules konferencēs. Tev tur diezgan krāsaini sanāca, ka tev sanāca arī pabraukāt apkārt. Jā, kripto pasaule ir tāda ļoti interesanta pasaule ar to, ka tā ir jauna industrija, kurā visi vēl joprojām mācās un mēģina kaut ko apgūt un viens no otra iemācīties. Un līdz ar to šīs kripto konferences ir ļoti tāda skaista platforma, kur visi šie cilvēki satiekās, jā, un ir mazas konferencijas, kādas te ir pie mums Latvijā, kā Baltic Honey Badgers un jau augoša konference Unblocks, un tad ir tādas lielas konferences pasaulē, kur savācās 10,000, 15,000 cilvēki, un man ir bijusi tā iespēja, jā, izbraukāt visu pasauli, sākot ar Eiropu, tur Londonu, Parīzu un tālāk uz Dubaju un Āzijā, uz Singapūru un Amerikā, uz Teksasu un citiem štatiem. Un jā, brīnišķīgi iespēja satikt kripto cilvēkus visā pasaulē. Jā, mēs arī Āni bijām Dubajā uz Token 2049. Tas, nemaldos, bija māja sākums, un tas bija interesanti ar tevi staigāt apkārt, un ik pa laikam pienāk kāds cilvēks klāt, Jānis, how are you? Dubaja ir forša ar to. Jā, pirmām kārtām kripto cilvēki, manuprāt, ir ļoti atvērti pēc savas dabas, jo tie, kur ir šobrīd jau izvēlējušies šo ceļu, viņi ir tā kā early adopters. Jā, un tad viņi pēc dabas, man liekas, ir ļoti atvērti cilvēki, un tad tās pazīšanās cauri gadiem nostiprinās, un ja tu aizbrauc uz tādu lielāku pasākumu, tev jau ir ļoti daudz cilvēku, ko tu pazīst. Un Dubaja ir ļoti interesanti ar to, ka tur tu vari arī satikt visādus šeihus un aprunāties par to, kā viņi savā vidē izmanto Bitcoin un citus kripto assets. Jā, tur viss tāds diezgan ļoti tuvāks. Slāņu atšķirība ir milzīga, bet tie cilvēki liekas tiešām, kad viņi ir tepat. To, ka tu redzi filmēs, tu vari arī izbaudīt uz savas ādas vietas. Ok, cool. Daudz esi bijis viskā, kur tev ir liels kontaktu loks, vai tu esi izlēmis savu nākošo soli pēc Gravity team, kā tu šo te visu plāno likt lietā, tāpēc, ka es jau nedaudz zinu kaut ko, jo mēs diezgan bieži komunicējam arī ikdienā, bet noteikti arī citiem būtu interesanti uzzināt. Jā, es esmu Nullekā nodibinājis jaunu uzņēmumu, kur sauc Sats Inc., jeb Satoshi Incorporated. Kas ir Sats? Kāpēc tāds nosaukums? SAT ir saīsinājumā Satoshi, un Satoshi ir mazākā Bitcoin denominācija. Tā kā eiro ir centi, tā Bitcoinam ir Satoshi, jeb kā mēs to saucam par satiem. Un Sats Inc. nozīmē, ka šī kompānija piedāvā Bitcoin business to business risinājums.
Jā, tātad tas ir tikko uzsākts ceļš, taču jau ir skaidra vīzija, skaidra vajadzība, kādēļ tas pasaulē ir nepieciešams, un tāds ceļš ir uzsākts. Jā, super. Tad, cik es pareizi saprotu, tad tas ir Bitcoin for Business. Ko tas nozīmē? Vai jūs piedāvāsiet kādus pakalpojumus uzņēmumiem? Uzreiz ir jāpiebilst, ka šobrīd Eiropā visi šie te virzieni, lielākā daļa no tiem virzieniem ir licencējami. Jā, tādēļ Sacink kompānijas tāds ceļa kartē ir licencēšanās, kas ir garš un dārgs un piņķerīgs process. Tādēļ es runāšu par lietām, kas ir vīzija. Jā? Jā, protams. Tā tad atkal nedaudz atkāpjoties, es uzskatu, ka Bitcoin ir savā 16 gadu pastāvēšanas vēsturē nostabilizējies. Jā, ja sākotnēji cilvēki to izmantoja kā instrumentu, kā kļūt ātri bagātiem, tad tagad tie, kuri grib caur kripto kaut kādu investēšanu kļūt ātri bagāti, uz Bitcoin vairs neskatās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Bitcoin ir nostabilizējies. Tas ir kļuvis par stabili, relatīvi lēnu, augošu aktīvu. Bet vēl joprojām relatīvi lēni nozīmē, tas ir straujāk augošais aktīvs pasaulē. Vai es vienkārši nevaru 1000% gadā? Tas vairs neaug 1000%. Jā, varbūt nerunāsim par to, kāds ir prognozes, cik tas varētu augt, bet tas vēsture pierāda, ka tas turpina augt. Jā, un tie spēki finansēs, kas mūs ir atveduši šeit, turpinās mūs nest tālāk. Un līdz ar to saprotot, ka naudai ir problēmas. Naudai nav pamatīpašība spēja krāt. Tad Bitcoin palīdz šo te īpašību atgūt tiem uzņēmējiem, kuri ir sūrā grūtā darbā uzkrājuši kaut kādus eiro, dolārus vai citas centrālo banku valūtas, lai viņi nezaudētu šo savu iegūto kapitālu. Viņiem ir iespēja tātad, ja viņi ir izvēlējušies, viņiem ir iespēja caur Bitcoinu tātad atkal spēt krāt un noturēt šīs savas pamatvalūtas vērtību. Es jau pieminēju, tātad Bitcoins nozīmē manā izpratnē un daudz citu cilvēku izpratnē stabilitāti, drošību un paredzamību. Ok. Vai tā ir Bitcoin Treasury kompānija? Ko tu vispār domā par Bitcoin Treasury kompānijām? Tāpēc, ka šobrīd pasaulē pēc MicroStrategy ir diezgan liels vilnis, es gribētu teikt, it sevišķi Amerikā ar kompānijām, kuras pieņemš no uzņēmumiem šos Bitcoin maksājumus fiatā un pārvērš to Bitcoinā, un tad attiecīgi uzņēmumi var iegūt savā īpašumā kādu daļiņu no Bitcoina vai vairākus Bitcoinus, un Eiropā tas arī lēnām attīstās. Vai tu skaties tajā virzienā? Jā, noteikti. Tātad Bitcoin stratēģija biznesam var būt dažāda. Un es domāju, ka mēs pēc gadiem redzēsim arī daudz vairāk, jo Bitcoins vairāk stabilizēsies, jo mēs redzēsim vairāk arī kaut kādus maksājumu risinājumus. Šobrīd tie ir tiešām store of value risinājumi, un kas nozīmē, ka tātad mēs ņemam centrālo banku valūtu, konvertējam to Bitcoinā, un ja to dara caur uzņēmumu dažādiem biznesa modeļiem, tad to sauc mūsdienās par to Bitcoin Treasury stratēģiju. Bitcoin Treasury stratēģija nozīmē, ka uzņēmums tur savā bilancē Bitcoin. Un ir plāni Sacink bilancē turēt Bitcoinu, tātad mēs palīdzēsim ar padomu citām kompānijām, kas vēlās to darīt, kā arī darīsim to paši. Izklausās, ka tu varētu būt tas glābējs kompānijām, lai viņas nezaudētu naudu inflācijā. Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies tajā pašā
Lursavu datubāzē mums Latvijā ir ļoti daudz kompānijas, kuras apgroz 10 miljonu, un tad mēs tikai varam iedomāties, cik daudz viņam ir šis idle cash, šī nauda, kas stāv dīkstāvē un kur principā inflācijas dēļ tiek pazaudēta. Tā tad ir statistika, ka Latvijas nefinanšu uzņēmumu kontu atlikumos ir pie 10 miljardiem eiro. Privātpersonām Tas ir vēl... privātpersonām tikai, jā. Nē, ir tātad līdzīgi apjomi ir gan privātpersonām. Tātad Latvijas nefinanšu cilvēku un uzņēmumu kontu atlikumos ir pie 20 miljardiem eiro. Un tātad, ja mēs... Ja kaut kādā konkrētā gadā inflācija ir 10%, tad mēs zaudējam 10% no šīs naudas pirktspējas. Tā ir ļoti liela problēma un ir ļoti daudziem cilvēkiem un uzņēmumiem šie te finanšu aktīvi, kas ikdienā zaudē savu vērtību. Un tā ir ļoti tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Ja? Jā, un tā tad ir viegls risinājums. Un ko mēs līdz šim esam pēdējos 20, 30 gados darījuši? Mēs esam gājuši un par saviem liekajiem līdzekļiem pirkuši 2., 3. īpašumu, kas prasa papildus uzturēšanas izmaksas un darbu. Tā vietā, lai mēs baudītu savu nopelnīto naudu un tās vērtību, mēs tā kā esam spiesti vēl otrā maiņā strādāt, lai noturētu tās vērtību. Un Bitcoin to risina. Jā, tā tad šeit nāk tā paredzamība un stabilitāte un drošība, ko es jau pieminēju, spēlē, ka tu vari tā tad izmantot vislikvidāko 24/7 aktīvu tā vietā, lai, pirktu vēl vienu dzīvokli. Jā, tieši tā, man patīk, ka tu pieminēji par 24/7. Ja mēs skatāmies stock exchange, tur pirmdienā atverās, piekdienā aizvarās, noteiktos laikos Bitcoin tu vari treidot visu laiku. Nav nekāda ierobežojuma tam. Tas ir tiešām maģisks aktīvs. Jā, un pats galvenais, tas... maintenance tam visam pasākumam ir diezgan zems. Tādā ziņā, ja tu pieminēji nekustamo īpašumu, tev ir jāņemās, tev ir jāpļauj zāle, tev ir jālaiž īrnieks iekšā vai tēka izlietni, tad kriptā tu vari jākrāso sienas. Jākrāso sienas, un kriptā tu vari vienkāršā veidā menedžēt no savu datoru. Jā. Ir arī vēl par drošību runājot, atkal ir dažādi veidi, kā var tos kriptoaktīvus glabāt, bet gudrākais un drošākais veids ir pašam glabāt savas atslēgas. Jā, un mēs dzīvojam reģionā, kurā ir ļoti izteikti tādi ģeopolitiskie riski. Un mēs nezinām, kā banku sistēma darbotos kaut kāda liela tāda ģeopolitiska notikuma kontekstā, tad arī šo risku var samazināt ar to, ja, piemēram, kompānija vai persona, privātpersona glabā pašu savu bitcoinu. Tātad tur, kur tu aiziesi, tur būs arī tavs bitcoins. Tātad... Tas tagad paņemt rāmīti pie gultas naktskapīšu līdzi. Īstenībā tas ir vēl daudz vienkāršāk. Tu vari paņemt viņu līdzi šeit. Iedomājies, tas ir tā ir tiešām tīra maģija, tu vari aizbraukt jebkur pasaulē, tu vari būt pilnīgi kails, bet tev var būt līdzi visi tavi sakrātie, visa tavu sakrātā vērtība. Kā tev šķiet, vai banku sistēma ir gatava tam kripto adopšanam, kas šobrīd notiek? Šis ir ļoti labs jautājums. Tad, kad es sāku savu Bitcoin ceļojumu, tad mums regulāri tika bloķēti konti, un mēs mūsu labāk redzēja ejam nekā nākam. Tad tagad tas sentiments ir mainījies. Pirmkārt, mums ir iespējams šī saruna. Jā, mums nebloķēs internetā. Mums neviens nebloķēs ne internetā, nekur, bet arī business to business vidē šī saruna ir iespējama. Jā. Tātad tā vietā, lai tev bloķētu kontu, bankas ir atvērtas sarunām par to, kāds būs tavs biznesa modelis, kāda būs tavs riska menedžments, kāda būs tavs AML politikas un kā tu zināsi savu klienta biznesu, jā, lai nodrošinātu to, ka tu drīkst operēt un tam līdzīgi. Tātad ir
ļoti labvēlīga vide, izpratnes maiņa tam, lai šī industrija turpinātu augt. Jā, man prieks to dzirdēt arī no tevis, jo tu esi tiešais uzņēmējs, kas šobrīd ar to visu strādā, un tu zini, actually, kā tas ir. Ja mēs pajautājam cilvēkam autobusu pieturā, un viņš saka, jā, kripto labs, viņam nav īsti tās izpratnes man šeit par to, ko tas nozīmē, iet tam visam ceļam cauri. Jā, mēs tā kā šobrīd runājam ar virkni bankām par kontu atvēršanu. Un līdz ar to mums ir šīs sarunas. Tās vēl joprojām ir relatīvi tādas uzmanīgas, un bankas ļoti izvērtē, ko tu darīsi, kā tu darīsi, taču tādiem uzņēmumiem kā mūsu bankas konti tiek atvērti, un es domāju, ka tātad īstenībā šeit būtu ļoti interesanti parunāt arī par to, ko potenciāli Latvijai varētu nozīmēt šī kripto industrija. Un ja mēs runājam par tātad, cik Latvijā vajadzētu būt bitkoiniem un cik Latvijas kompānijām un cilvēkiem vajadzētu turēt bitkoinus, tad, ja mēs vērtējam pēc GDP, pēc Latvijas koprodukta, tātad fair share of Bitcoin, tātad, kā to pateikt, tāda godīga, ja mēs sadalītu visus bitcoinus uz visiem pasaules valstīm pēc viņu koprodukta, tad Latvijā vajadzētu būt pār 8,000 bitcoinu. Un 8,000 bitkoini pie šodienas cenas ir tuvu miljardam eiro. Un tas ir tāds, manuprāt, tas mērķa tirgus, uz kuru mums kā Latvijai vajadzētu tiekties un doties. Tātad, ja latvieši un Latvijas kompānijas turētu miljardu vērtībā bitkoinu, tad tas apgrozījums, ko šāda turēšana veidotu, nākamo 5-10 gadu laikā būtu vairāki miljardi, jo tev vienmēr ir kāds, kas nopērk un pārdod. Tātad, manā skatījumā, bankām tā ir iespēja proaktīvi darbojoties, paņemt daļu no šī tirgus. Un veids, kā to var izdarīt, ir sākt sadarboties ar tādām kompānijām kā mūsējā, kas palīdzēs tām citām kompānijām droši grāmatot, droši glabāt un apgūt bitkoinu savā biznesā. Tas korelē ar to, ka tu minēji, ja pēkšņi inflācija ir 10% gadā, mums kontos stāv 10 miljardi, tad šis principā 1 miljards, kas būtu uz visiem iedzīvotājiem sadalīts, tas varētu izglābt visus no inflācijas. Ļoti simple matemātikas. Maģija, jā, tieši tā tas arī notiek. Jā, super. Daudzas ceļojas pieminējām, jau to esi bijis visā pasaulē. Kā tev liekas, kā Latvija stāv, kurā vietā pēc kripto aktīvu adopšana pret citām vietām pasaulē? Es zinu, ka mēs esam diezgan daudz kur priekšā, bet man šķiet, mums ir arī diezgan daudz kur aut. Es esmu Latvijas patriots un visu savu veiksmīgo karjeru esmu radījis un veidojis šeit Latvijā. Zinu arī tīri statistiski, ka mēs esam ļoti labā situācijā. Ir dati, ka privātpersonām ir tur 11% mūsu iedzīvotāji ir kaut kādi kriptoaktīvi. Un es zinu, ka tādās lielās kriptobiržās, skatoties uz 1000 iedzīvotājiem, Latvija un Baltijas valstis ir topā Eiropā, ka starp, tātad cilvēkiem kripto ir vairāk nekā citur Eiropā, teiksim tā. Vecajā Eiropā. Mēs esam vienmēr ir bijuši tādi ļoti tehnoloģiski advanced un varbūt arī nedaudz izsalkušāk gatavi uzņemties vairāk risku.
Arī biznesā mums ir asociācija, un asociācijā ir relatīvi daudz biedru, un kas ir interesanti, ka pietiekami nopietna daļa to biedru ir ļoti nopietni biznesi. Bankas. Jā, tieši tā. Un tādēļ es teiktu, ka mums ir gan ļoti labas iestrādnes, gan ļoti laba vīzija, gan ļoti daudz virzienu, kuros mēs darbojamies. Un tā ir skaitā darbs, ko asociācija dara, strādājot ar institūcijām, un darbs, ko privātie uzņēmēji dara, darbs, ko bankas dara, meklējot šos privātos uzņēmējus un jaunos virzienus. Es esmu ļoti optimistiski noskaņots, un ja kāds vēlas ielikt strauji augošā industrijā, kura ir vēl joprojām savos agrīnā stadijā, tad šis ir tieši tas brīdis. Jā. Tas pareģojums, kas vispār ir par kriptoaktīviem un it sevišķi par to pašu Bitcoinu, ir, ka šobrīd mēs dzīvojam fiskālajā pasaulē, mums ir fiat valūta un kādā brīdī iespējams, kad šī fiziskā nauda pazudīs pavisam, vai tu redzi, ka Bitcoins vai kāds cits kriptoaktīvs tagad arī ļoti hot topic, jeb karsta tēma ir šie te paši stablecoini, vai tu redzi, ka kaut kādā pārredzamā nākotnē tas varētu pilnībā aizstāt banku sistēmu? Vairākas tematikas, tātad fiziskā nauda un centrālo banku nauda, man liekas, ir divas monētas puses. Fiziskajā naudā un spējā mums savstarpēji vienam ar otru pirkt un pārdot ir ielikta ļoti liela brīvība. Ja, un, manuprāt, brīvību mīloši cilvēki nekad negribēs, ka viņiem tiek atņemta iespēja pilnīgi brīvi savstarpēji miedarboties. Un mēs uz to diezgan strauji šeit Ziemeļa Eiropā ejam, ka mēs tātad eliminējam fizisko naudu un Gribu uzskatīt naudas konta vairāk par 700 eiro uzreiz. Jā, vai paskaidrot, kāpēc tu gribi izņemt 1500 eiro. Jā, tas ir tik ļoti interesanti. Skaiti naudu bankā un tā nedaudz trīc roka, vai būs vai jā, nebūs. Un tā tad peer-to-peer bez centrālas, decentralizēta spēja apmainīties ar vērtību, man liekas, ir fundamentāla vajadzība, tā ir brīvība, un tā būs. Tā ir, jā, tā tad visas šīs te blokķēdes mums šo te iespēju rada, un jā, līdz ar to, un otrs jautājums, vai mēs aizstāsim finanšu sistēmu, es 10 gadu laikā esmu daudz izgājis tādiem mentāliem posmiem cauri, un es esmu sapratis, ka pasaule ir kā liels kuģis, ja, un tas stūrē kopā kaut kādā virzienā, un mums visiem beigās ir jāsadarbojās, un neviens no šiem te kriptoaktīviem nav šeit atnācis, lai aizstātu kaut kādas lielas iestrādnes, un es esmu par to, ka mums ir šie te hibrīdi modeļi. Tātad, ja mēs norēķinamies eiro, tad varbūt šo te eiro varētu bekot bitcoins. Jā, tas būtu labs ceļš, un to var darīt tieši un netieši. Jā, un vai arī ja ģimene krāja naudu, tad viņai var, piemēram, pensiju fondā, ja, tad tam pensiju fondam, ja ir kaut kāds exposure uz bitcoinu, tad arī šeit ģimenei ir exposure uz bitcoinu. Un tas nenozīmē, ka mums tagad vajag eiro nolikt malā un visiem sākt lietot bitcoinu. Kaut arī, kā es jau iepriekš pieminēju, es uzskatu, ka arī paymentos, jo bitcoin kļūst stabilāks, jo vairāk mēs redzēsim risinājums, kad bitcoin sāk konkurēt ar naudu kaut kādās nišās. Tā ir lieliska tēze, ko tu pateici, nevajag aiziet galējībās, ka arī par šo te kripto krāšanu un turēšanu savā aktīvu krājumā un lociņā nav nepieciešams. Tur tagad noņemsim pavisam kešu vai digitālo naudu, kas mums stāv bankā nost, un tagad visu turēsim bitcoinā, jo tas tīri fiziski šobrīd nav iespējams, un arī šie te norēķini nav tik super ērti. Piemēram, es nezinu, mūsu mammām
mamām diez vai varam pārskaitīt naudu bitcoinā, viņas var aiziet uz veikalu nopirkt pienu, tā kā nevajag aiziet galējībās. Mammas īstenībā ir labākās krājējas. Pagaidām, tātad bitcoin ir labs store of value. Ja mammai var uzinstalēt kaut kādu valutu Satoshi, tad tas ir labs veids, kā mammai palīdzēt bišķīt uzkrāt. Tu esi ļoti fokusējies uz Bitcoin for Business, vai tu esi domājis arī par kādiem consumer pakalpojumiem, par B2C pakalpojumiem, kurus tu varētu piedāvāt, lai tieši šīm te mamām varbūt atvieglo šo ceļu līdz Bitcoinam? Tātad B2C pasaulē, manuprāt, ir diezgan liela saturācija kripto industrijā, un tie cilvēki, kuri ir izvēlējušies šo ceļu, treidot, investēt, izmantot maksājumos, viņi to var ļoti viegli izdarīt. Jā, tātad tur ir vislielākā konkurence. Business to business segmentā tomēr ir vislielākā iespēja, vislielākais gaps, un tas ir iemesls, kādēļ šobrīd fokusējos uz šiem business to business risinājumiem. Taču, protams, manā galvā ir idejas arī B2C. Sacink, tāda pamatēze, jeb slogans ir taking Bitcoin mainstream. Un tas nav iespējams, ja beigās katram cilvēkam nebūs kaut kāds exposure uz Bitcoin. Kā tu minēji, 10%. 10%. Jā, 10% ir labs targets. Un, līdz ar to man ir idejas, par kurām es šobrīd varbūt tā kā skaļi, tās nav aktīvā izstrādē. Jā, taču man ir idejas par Bitcoin infrastruktūras izstrādi. Ja tā tad mums kompānijas un cilvēki tur Bitcoinu, un mēs apmainamies ar šo te vērtību, tad infrastruktūrai ir arī jābūt. Un šobrīd tā infrastruktūra ir ļoti fragmentēta. Un, piemēram, ja mēs ticam, ka nākotnē mūsu banku kontā būs Bitcoin bilance, mūsu e-komercijas kontā būs Bitcoin bilance, ja mūsu spēlē būs Bitcoin bilance, tad kaut kā šeit bilancē ir jāparādās. Un šī te infrastruktūra, viņa, protams, ir pieejama un iespējama, taču es redzu, ka tas ir veids, kā piemēram, ieintegrējot vienu lielu spēli vai vienu lielu kaut kādu neobanku, kura piedāvā kaut kādu cashbacku ar, piemēram, vai lielam subscription servisam, kuram ir kaut kāds cashbacks, piemēram, Bitcoinā. Ej uz Rimi un saņem Satoshis atpakaļ. Tas nozīmē, ka mēs ar vienu klienta integrāciju varētu iedot visiem Latvijas iedzīvotājiem Bitcoin kontu. Jā, visiem Rimi klientiem. Jā, un līdz ar to, man ir šīs, atkal, mēs varam teikt, vai tas ir B2C produkts, vai tas ir B2B produkts. Jā, ja Sacink sadarbojoties ar lielu spēlētāju, ieintegrētu Bitcoin un uztaisīt pārsimts tūkstošiem klientu Bitcoin kontus, tad tas ir business to business risinājums. Un arī šajā virzienā mums ir idejas un iestrādes. Jā, super. Mēs jau lēnām virzamies beigām. Tu, man šķiet, cilvēki, kas šo klausīsies, viņi noteikti sapratīs, ka tu esi tas go-to persona, ja ir kādi jautājumi par Bitcoinu, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, tāpēc, ka tev pieredze ir neapšaubām, un tu zini gan drīz visu līdz mazākajai detaļai, es tā gribētu teikt. Tāpēc, varbūt pirms mēs beidzam, cilvēks, kurš nekad nav investējis Bitcoinā, viņam ir pēc šīs te epizodes interese, viņš vēlas saprast, kā to pareizāk darīt, kādi ir pirmie soļi, vai ir kāds materiāls, ko tu ieteiktu viņiem pastudēt vai izlasīt, izņemot Bitcoin white papers, jo tas varētu būt nedaudz, varbūt pa sarežģīti, bet kaut kāds informācijas source, ko mēs pēc tam arī varam ielikt video aprakstā, ko cilvēki var apgūt pirmos soļus, saprast, kas tad ir tie soļi, kas ir jāveic, lai varētu sākt investēt? Tātad es uzskatu, ka šī informācija iesācējiem ir ļoti plaši pieejama.
un fokusējoties uz biznesa risinājumiem, es vairāk gribu runāt ar tiem cilvēkiem, kuri jau šo lēmumu ir pieņēmuši, ka viņiem tas ir svarīgi un interesanti. Viņi saredz tos riskus savam biznesam, saviem krājumiem. Un viņš māk izmantot Google, māk izmantot kaut kādus AI risinājumus. Viņš var diezgan ātri sastrukturizēt un saprast, vai tām viņa ikdienas vajadzībām tas varētu būt piemērots risinājums. Tātad, jā, iesācējiem šī informācija ir pietiekami pieejama. Ja kāds vēlās jau diezgan profesionālu padomu par to, kā viņa kompānijā organizēt šo te pirkšanu, kā organizēt glabāšanu, kā organizēt piekļuvi. Ja tā ir maza kompānija vai liela kompānija, viņai ir jārisina pavisam savādāki jautājumi par šī te Bitcoin glabāšanu. Vai arī, ja viņi paši negrib glabāt, bet grib caur citiem instrumentiem exposure uz Bitcoin. Vai arī, ja viņi grib saprast, kā to atspoguļot grāmatvedībā. Tie ir jautājumi, par kuriem es labprātāk runātu. Jā, tādus iesācēju jautājumus, es domāju, ir ļoti daudz resursi un ļoti daudz kompānijas, kuras pēdējo 10 gadu laikā un privāti personas, kas ar to ir nodarbojušās. Jā, es tikko iedomājos, varbūt mums vajag ielikt aprakstā kādu affiliate linku uz kādu Bitcoin Exchange reģistrāciju, jo pēc šīs sarunas iespējams daudz būs ieinteresēti šajā. Noteikti. Jā, paldies tev, Jāni. Jā, paldies tev. Paldies par uzaicinājumu.